Sveiciens raidījumā Nākotnes kapitāls. Mani sauc Monika Diana Cālīte, kopā ar mani Raivis Vilons. Sveiki! Un tik cik esam pētījuši prognozes, finanšu analītiķi bieži vien saka, ka veselības nozare ir viens no veiksmīga ieguldījumu portfeļa stūrakmeņiem. Diezgan loģiski, ja ir veselība, tad ir arī viss pārējais, un skaidrs, ka cilvēki, lai vai kas notiktu pasaulē, par savu veselību uztrauksies vienmēr. Un tad šodien parunāsim par to, kas ir aktuāls veselības tehnoloģiju nozarē, kam vairāk pasakot līdzi, bet kas ir tukšas runas, kur ir riski un kas ir pārvērtēts. Un to mēs vaicāsim cilvēkam, kurš ir bijis šajā nozarē galdam abās pusēs, gan izvērtējot, kuriem jaunu uzņēmumiem piešķirt naudu kā riska kapitālists, gan arī pats stūrējot savus veselības tehnoloģiju uzņēmumus. Pie mums šodien Sigverts Krongorts. Čau, Sigvert! Sveiki! Pastāstīja, kāds tad ir bijis tavs līdzinājais ceļš veselības tehnoloģiju nozarē, pieteicu tevi daudzsološi, un kāpēc tieši veselība no visām citām nozarēm? Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. Un, jāsaka, ka pirmkārt tas, ka jau sanāk 10 gadi esmu šajā nozarē. Tā kā, laiks ir pagājis. Un kāpēc veselības nozare? Tāpēc, ka īstajā vietā satika īsto cilvēku. Šī gadījumā bija mans līdzdibinātājs Jānis Oliņš. 16. gadā mēs domājām, ko mēs varētu kopā taisīt, kādu uzņēmumu. Man ļoti tajā laikā patika tehnoloģijas, bet attiecīgi par cik viņš nāk no ģimenes mediķiem, farmācijas, viņš teica, viņš ļoti vēlās taisīt uzņēmumu tieši veselības nozarē. Par cik mums kopā ļoti patika strādāt, tad mēs izdomājām, kāpēc ne veselības tehnoloģiju uzņēmumu. Un ar to sākās mūsu piedzīvojums ar K-Sprintu, un K-Sprints joprojām strādā, ir pieejams, jāsaka, kādam kādreiz vajag, bet Pasaka arī, kas ir K-Sprints? K-Sprints ir attiecīgi 3D drukāti ģipši, ja kāds atcerās. Tie, ja kādam gadās salauzt roku vai kāju, tad sevišķi vasaras laikā, kad negribās, staigāt ar smirdīgo, tā teikt, neelpojošo ģipsi, tad attiecīgi var dabūt 3D drukāti. Lūk, un ar šo pakalpojumu un šo produktu mēs izgājām cauri visam ciklam. Un es atgādināšu to, ka Jānis, mēs neesam mediķi. Līdz ar to mums pašiem nācās visu mācīties. Izbaudījām visu skaisto, tā teikt, un visu krāšņāko ziedu, kas saucās gan Latvijas, gan Lielbritānijas, ASV medicīnas sistēmas un ar visu tās esošās sakas. Bet beigās tomēr pacientiem ir pieejams arī šo dienu. Bet tā, kad uzņēmums sasniedz konkrētu mirkli, kad vairāk jau bija pieejams, tā teikt, jāsāk runāt ar valsts slimnīcām, ar tehniskiem ortopēdiem. Katram cilvēkam savas stiprās puses. Un es sapratu to, ka attiecīgi man patīk vairāk uzsākt liekas, nekā tā teikt, strādāt ar iepirkumiem un visām pārējām skaistajām lietām, kas attiecīgi tādā stadijā rodās. Un līdz ar to pārgāju investoru pusē. Un savā laikā arī pietiekami daudz pitčoju, prezentēju K-Sprint investoriem, un viens bija pietiekami, tā teikt, laipns, lai man paaicinātu pie sevis. Un tā es nokļuvu otrā pusē, un pēdējos 4,5 gadus līdz pāris dienas atpakaļ, investēju tieši tā medicīnas jaunuzņēmumos pa visu pasauli. Un tad tev ir pietiekami liela pieredze, tu saki, 10 gadi, gan pašam esot tajā visā iekšā, gan arī izvērtējot citus uzņēmumus. Tad kas ir tas, ko tu šobrīd redzi, tā aktuālā bilde? Mēs saucam dažādu nozaru pārstāvjus un vienmēr vienkārši prasām, kur ir nauda šobrīd health tech nozarē. Pirmkārt, naudas ir, un naudas ir daudz, bet kur viņi ir? Viņi ir visdažādākajās vietās. Un viss ir atkarīgs, ar kādu investoru tu runā. Vai attiecīgi, kur pareizāk sakot, ir klients. Un arī tie klienti ir dažādi. Veselības nozarē plus mīnus pa šitiem gadiem esmu sapratis to, ka mums ir 5 plus mīnus maksātāju veidi, kas ir konkrēti. Pirmais ir pacients, jeb konkrētais lietotājs. Tad tas, tā kā es vienmēr saku, tas tā kā pirmais līmenis tā kā spēlē. Tad tu atver nākošo līmeni, kas ir uzņēmumi vai attiecīgi tie paši klīnikas, kas ir otrais līmenis. Pēc tam mums parādās trešais līmenis, kas ir apdrošinātāji privātie pārsvarā. Tad ir 4. līmenis, kas ir farmas nozara. Un visbeidzot, uz ko visi jauni uzņēmumi tiecās, ir valsts apmaksāts pakalpojums, kas ir 5. maksātājs. Un tad līdz ar to tā nauda pa lielam ir pie visiem šitiem 5 spēlētājiem.
Un gan kā investoram, gan kā attiecīgi jaunuzņēmējiem, jautājums ir jums, kur jūs iesiet pie kura no šiem 5 personāžiem. Bet, ja mēs runājam par to, tad attiecīgi mēs šeit fokusējamies uz investoriem, privātiem investoriem, kas nav riska kapitālisti vai cilvēki tur ar 100,000 miljoniem un tā tālāk. Ja globāli tā mēs skatāmies, uz kurieni šobrīd plūst tā lielā nauda, lai attiecīgi arī, piemēram, mūsu skatītāji varētu pameklēt publiski tirgotās kompānijas, kas iet šajos virzienos. Vai tas ir Ozempiks vai kāda lietotne, kura tev atgādina, kad jāpēd Ozempiks vai vēl kaut kas tam līdzīgs? Jā, ļoti labi pateicis. Uzreiz jau Ozempiks un attiecīgi farmācija, tas būs, ir un vienmēr. Un es pat teiktu, ja mēs tā teikt nodalītu tos maksātājus, tos biznesa modeļus vēl sīkāk, tad pēc būtības, tiem investoriem maziem, numur 1, kas visstandart, visdrošākais, cik droši veselības nozarē var būt, ir proti farmācija. Šī iemesla dēļ mēs visi agri vai vēl vecāki paliksim, mēs agri vai vēl, slimāki paliksim, līdz ar to noiets būs. Tas ir skaidrs, ka man savā ziņā viens investors interesanti pateicis, ja mēs tā iedalītu, veselības nozari, varbūt pāris plauktiņos, kas ir, piemēram, tur farmācija, tur bioteks vai, tur healthteks un tādas lietas. Tad, attiecīgi, farmācija varētu būt tā kā valsts parādzīmes, kas ir tā kā drošākais no visa, kas ir tā kā stabilākais un vispārējais. Tad mums ir bioteks, kur ir vairāk tā kā krāšņi izteicās, tas varētu būt tā kā loterijas biļete ar pāris, doktorantiem. Un tad mums ir healthteks, kas ir viss kaut kas pa vidu, bet ar tehnoloģiju, tā teikt, apsmaziņots. Tātad akcijas un kripto kaut kur tur, ja? Jā. Un tad tas ir tas, labi, farmācija, tad tas ir tas viens drošais, un kas ir vēl tie interesantie virzieni, kuru globāli iet. Es esmu dzirdējis, piemēram, par to, ka ir investori, kuri tagad meklē uzņēmumus, kas nodarbojas ar vecu cilvēku aprūpi, dažādiem aprūpes servisiem un tā tālāk, jo, kā tu arī minēji, un tas ir skaidrs, Eiropā un Rietumu pasaulē kopumā, mēs visi paliekam vecāki, dzīvojam ilgāk, ir nepieciešams daudz viskas, gan medikamenti, gan arī kāds cilvēki, kuri kādā brīdī sniedz pakalpojumus. Varbūt tieši no tās tehnoloģija perspektīvas ir vēl kaut kādas lietas, uz kurien tagad tā pasaule virzās un kur deg acis. Te es uzreiz varēju novilkt to riska profilu, jo attiecīgi deg un iespējas un jāsaka godīgi medicīnas, un veselības nozare ir viena no tām retajām, bet tādām, nozarēm, kas ir tik atpalikusi, kad attiecīgi, kur tehnoloģijas ļoti daudz ko var mainīt un ļoti daudz iespējas, bet lai tiktu līdz tam tirgum, lai tiktu līdz attiecīgi tam, ieņēmumiem, visam pārējiem, tas ir ļoti ilgs etaps. Un attiecīgi tā ir par vecu cilvēku aprūpe, rehabilitācija, kas ir man personīgi ļoti tūs jautājums, un ņemot Kasparinta arī pieredzi, kur ļoti, ir iespējas daudz, un attiecīgi ne tikai Latvijā, vai Baltijā, vai Ziemeļeiropā, visā pasaulē. Ja. Un tas pats robotika, visas ortozes, protēzes, tās iespējas retās slimības, piemēram, prevencija, ļoti liels iespējas, bet, diemžēl, ar prevenciju, piemēram, uzreiz jāsaka atkal, maksā parasti tad, ja kaut kas aiziet greizi. Yeah. Un savukārt par prevenciju, kas būtu teorētiski un ekonomiskā viedokļa vislabākais variants, kad labākā ieguldīt, kad vēl nav ziepes, kurš par to maksās. Un it kā skaidrs, labi, tas varētu būt tas pats pacients vai pacienta ģimene, tā lietotāja tas tā kā viens, bet atkal pārējie maksātāji uz to tā. Vai tas ir gluži mūsu problēmas? Jā, nē. Un pretējā virzienā varbūt ir kaut kas, kas ir šobrīd krietni pārvērtēts, kur tev liekas, ka lielā nauda plūst, bet priekš kam? Te es atļaušos, redzēs, varbūt iešaušu pats kājā, bet, kā saka, skaidri konkrēti pateikšu, AI dakters. AI dakters ir, kā saka, ļoti pārvērtēts. Tādā ziņā, ka, un tā atkal ir ļoti svarīgi nodalīt starp individu un sabiedrību plašāko. Proti, no individu perspektīvas, tur kā mēs paši, kā saka, tur runājamies ar mūsu chatbotiņu par visādām interesantām tēmām. Skait veselību, diemžēl. Jā, ko, kā saka, var, nevar, kā saka, katrai tā kā cilvēki, kā saka, paši izvēles, bet
tas ir tā teikt individu līmenī. Bet, ja mēs runājam sabiedrības līmenī, tā kā valsts līmenī un attiecīgi tā kā apmaksāts pakalpojums no riska viedokļa, AI dakteris, tā teikt, ja, protams, vienīgi, kā saka, nākošajos tuvākajos gados neizdomās mums to lielo intelektu, kurš visu pārņems un tā tālāk, tad es to neredzu. Tīri iemeslu dēļ, kā savulaik viens dakteris mums mācīja arī Kāsprinta laikos to, ka tu nevari Sigvardi iedomāties, ko pacienti izdomās. Ar ko viņi darīs ar tavu, kā saka, lietotni, ar tavējo pakalpojumu. Ja, un tas, tā teikt, riska, tā teikt, prevencija, lai izvairītos no konkrētām lietām, kas tiešām mākslīgo intelektu jau ir pierādīts, ka viņš ļoti viegli var aiziet, kā saka, tur, kur nevajag. Līdz ar to tas, tā teikt, tas varbūt no manis, kā saka, liekas pārāk pesimistiski. Protams, mākslīgais intelekts, mēs varam par to daudz runāt, to, ka viņš tiešām būs transformatīva tehnoloģija, bet tīri kā koncepts AI dakteris kā tāds, tuvākajos laikos, tā teikt, parastiem investoriem, es teiktu, labāk neriskējiet uz to. Bet tu domā, ka AI tomēr ir vieta veselības aprūpē. Tas nav gluži tā, tu vienkārši domā, ka tas nav tas galā informācijas sniedzējs, ka tas drīzāk ir kaut kāds analītikas rīks vai kaut kāds asistents vai kaut kādā starposmā iesaistās. Jā, noteikti. Es teiktu, ka mākslīgais intelekts kā tāds ir transformatīva tehnoloģija noteikti, un viņi ļoti jau palīdz veselības nozarei un arī palīdzēs vēl jau vairāk. Bet te ir vienkārši no investoru viedokļa es gribētu izcelt to, ka kur ir tā robeža, kur ir mums automatizācija un tā saucamā augmentācija, ka mēs tā kā papildinām. Proti, kur mēs norobežojam, ka lēmums tiks pieņemts, intelekts pieņems lēmumu vai attiecīgi ārsts pieņems lēmumus ar intelektu palīdzību. Jo tas ir tas arī, ja mēs runājam par konkrētām tehnoloģijām, tām iespējām, un arī kāpēc lielākā daļa tehnoloģijas netiek līdz tam tirgum, ir šie iemesli dēļ, kad ārsti un medicīnas personāls jau tā ir pārslogots, un ja viņiem vajadzēs vērt, jaunu lietotni, kārtējo aplikāciju, vēl kaut ko, tas tikai nevis uz tā teikt, kā visi saka, tas super būs un attiecīgi ietaupīs laiku un precizitāti vēl kaut ko. Nē, gluži pretēji. Tā teikt. Līdz ar to mākslīgais intelekts noteikti, kā saka, mainīs veselības nozari, bet robežās. Vai tu vari padalīties ar kādiem konkrētiem piemēriem, vai tie ir uzņēmumi vai pielietojuma veidi, kur tas jau strādā? Daudz runā par radioloģiju, tā ar dievas pusēm tur tas ir, bet jā, varbūt kādi konkrēti tie use case, piemēri. Radioloģija, radioloģija tā teikt, ir tas pirmais jāņem zirdziņš, tāpēc ka radioloģija ir pirmais use case savā ziņā, tas tā lietojamība bijis, bet, protams, arī tur savā ziņā, kāpēc arī tu tā kā smaidīji par to, ka tur arī, kā saka, sava tā teikt, nianses. Bet vēl papildus, piemēram, tās pašas aplikācijas, kas ir tiek kombinētas ar to pašu zāli. Ka, piemēram, viens no jautājumiem vienmēr ir par efektivitāti, zāļu efektivitāti, jā. Un kur tieši farmācija ļoti vienmēr ir ieinteresēta, ir proti par to, ka, kas notiek, tā, ka pacients paņem to zālīti un aiziet mājās. Ir kaut kas uzlabojumi, jā, nē, kāpēc. Un tā teikt, pat ar intelektu, vai pat arī bez intelekta savā ziņā, bet ar intelektu vienkāršāk, protams, ir tāpēc, ka pacients var pats runāt, attiecīgi viņš var ievadīt tos datus vieglāk un vispārējo. Un tad šī informācija uzreiz palīdz tam pašam maksātam, kas var būt tas pats valsts apmaksātais pakalpojums, efektivitāti plānot, attiecīgi, nākošā gada budžets un vispārējo un tā tālāk. Un tur jau tas tādās neseksīgākajās lietās, tur tas intelekts šobrīd medicīnā ļoti labi palīdz, piemēram, arī tie paši saucamie mākslīgā intelekta transkriberi, kas klausās vienkārši, ka, piemēram, ārsts runā ar dakteri, un vienkārši fonā piefiksēju, jo iepriekš klasiskais bija tajā, kad dakteris runā ar pacientu, un tad viņš pats kaut ko pierakst. Jā, vēl tur. Un beigās skatās, pierakst, ekrānā, un nav tā interaktivitāte to pašu pacientu, kas skar pacientu viedokļu vienmēr ir tas, ka viņš vēlās, es atnācu tā kā pie jums, es gribu ar jums runāties. Jā, nevis tur, kamēr jūs tur skaties savā datorā, es nezinu, ko jūs tur skaties. Jā. Un pēdējais piemērs ir tās pašas, piemēram, arī
aplikācijas, kas ir vadlīnijas. Un, ka, piemēram, tiešām, kas palīdz ātri uz sitienu atrast vadlīnijas, ka ir konkrēts pacients ar konkrētu diagnozi vai konkrētām indikācijām. Un tad uzreiz momentāli dakteris bez interneta palīdzības, caur mākslīgo intelektu, kas lokāls, piemēram, uzreiz var pārbaudīt. Pacients tāds un tāds, jā, tev vajadzētu pēc vadlīnijām, tur nezinu, šito kalkulātoru pārbaudīt, šito un tā tālāk. Tā joprojām. Ļoti bieži mums šeit studijā izskan arī vārds biotehnoloģijas. Man liekas, arī jā, kaut kas interesants. Labi, ko tas nozīmē, kur ir jāskatās, kas ir jādara? Biotehnoloģija. Es teiktu, ja gribi interesēt biotehnoloģijas, un jāiet uz universitāti, jāiet pie mūsu laborantiem, doktorantiem un prasīt, kādas, formulas jūs taisat, ko jūs tā teikt cepjat augšā. Tas ir visvienkāršākais. Otrs, protams, uzreiz skatīties nevis pašās patentu publikācijās, patentu reģistrācijās un skatīties, kāda ir pētījumi, jo nevelti es minēju par to, ka tā ir tā kā loterijas biļete ar attiecīgi, ar, tā teikt, nezinu, kā saka, pilns ar doktorantiem, šī iemesla dēļ, kad ar zālēm ir tā, vai nu ir, vai nu nav. Diezgan bināri, vai ne? Ar tehnoloģijām vai medicīnas tehnoloģijām tur var būt tā, 10% uzlabojums, nezinu, pāris procentu uzlabojums. Ar šīm jaunajām zālēm, vai nezinu, tur ģenēriķiem vai vēl kaut kas tieši tā būs. Strādā vai nestrādā? Un ja strādā, super, tad mums ir, nezinu, tāpat kā bija tas pats Ozempiks, tie paši arī mRNA, kas bija savulaik ar Covid laikā un vispārējais. Tad mums ir balīt pēc pilnas programmas investoriem, un svinības un tā tālāk, un šampānietis. Bet ir arī otra, tā teikt, monētas puse, kur ir, tā teikt, es neesmu pētījis statistiku, bet tur ir tā ļoti līdzīgi, es teiktu, tā kā riska kapitālā, kad 9 no 10, ja ne pat 1 no 20, labi izšaus. Kāda ir vispār tā kopējā mūsu ekosistēma? Piemēram, kur atrodas, mums gribas vienmēr, gan mūsu skatītājiem, gan vispār Latvijā mums patīk salīdzināties ar kaimiņu valstīm, mums patīk salīdzināties ar Skandināviem un tā tālāk. Kā mēs tā lokāli izskatāmies pret tuvajiem kaimiņiem un pret pasauli? Vai mums šeit ir šī medicīnas tehnoloģiju tāda, auglīga startup vide vai tomēr, ja mēs par to runājam, tad mēs skatāmies vairāk uz kaut kādu Baltijas reģionu un, teiksim, Latvija pati pa sevi neizceļas? Ļoti labs jautājums. Un parasti saka, ka tas ir, tad, kad ir slikts jautājums, tad šāds sāpīgs. Jā, tas ir ļoti sāpīgs, tāpēc, ka paskaidro, kāpēc? Jā, paskaidrošu, tāpēc, kad es tātad pēc 4,5 gadus strādājot Singapūrā bāzētā fondā, un mēs esam investējuši visos 6 kontinentos. Pingvīni vēl nav sākuši startups taisīt, tā ka 7 nav, bet 6 kontinentos mēs esam investējuši, sākot no ASV, Kanādas, Eiropas, Dienvidāfrikas līdz pat Bangladešai, Singapūrai un Austrālijai. Un jāsaka godīgi, tīri no cilvēku resursu ziņa un no dibinātāju ziņas mēs neko neatšķiramies. Mēs esam tikpat gudri, mēs esam tikpat talantīgi, mēs esam tikpat centīgi. Bet tad attiecīgi tas, kas mums ir, kaut kā, diemžēl, mums ir tā teikt no bērnības vai attiecīgi, nezinu, no sistēmas, un mēs varam tā teikt no vēsturiskā, tas varbūt nācis, diemžēl, ir tas, kad mums izveidot sistēmu, ka nedrīkst tā darīt, un neuzdot jautājumu, kāpēc nedrīkst. Proti, it sevišķi veselības tehnoloģijas jaunu uzņēmumiem ir tā, ka, ja tu neesi ārsts, tad nemaz neuzdrīksties apšaubīt, ka vai tā drīkst, vai tā nedrīkst, vai varētu varbūt tā teikt pamainīt kaut ko nākotnē. Nevis varbūt no medicīniskā viedokļa, bet tīri no tās pacienta labsajūtas vai no tās pacienta pieredzes puses. Jā. Jo tas ir tas, kas, piemēram, ļoti bieži vien pietrūks, ir tā spēja uzdrīkstēties mazlietiņi, tā teikt, radoši pieiet. Tas, ko es vienmēr esmu teicis un vienmēr teikšu, es meklēju Latvijas Uberu, kas būtu medicīnā, un nevis tā, ka viens ir tas mērogojamības savā ziņā vai to pašu Boltu, jā, tuvāk mums. Bet tas, ko es ļoti gribētu, es gribu redzēt to dibinātāju, kurš uzdrīkstētos uzklausīt, sadarboties, bet arī riskēt un mainīt tieši pastāvošo sistēmu, jo gaidīt, ka esošā sistēma
Jā, atkal es nevēlos teikt, ka tur kāds ir slikts, vai tur ministrijas cilvēki, vai tur attiecīga apdrošināšana, vai tur ārsti, vai tur klīnikas slikts. Nē, visi forši cilvēki, attiecīgi katrs cenšas pēc labākās iespējas. Bet kopā tā sistēma viņa nav, tā teikt, viņai nav motivācijas mainīties tik ātri, kā vajag, kā mums kā pacientiem vajag. Un tas ir tās uzņēmēji puse, kur būtu jāuzdrīkstās. Un līdz ar to, es vēlos, un attiecīgi es redzu to, ka kaut kā tepat 4 stundas ar, mašīnas braucienā uz ziemeļiem, maz drusciņi tomēr ir lielāka, uzdrīkstēšanās. Un varbūt attiecīgi tas ir tikai laika jautājums, protams, un mums ir lieliski jauni uzņēmēji, mums ir ļoti talantīgi, kā saka, šobrīd ir sevišķi šī paudze, kas pēdējo gadu parādījusies un piesaistījusi pirmos finansējumus, tieši veselības tehnoloģiju pusē, bet, viņi uz vienas rokas pirkstiem. Savukārt tur ziemeļos maz drusciņi vairāk ir. Jā, mēs atkal varam čīkstēt, bet viņiem tur ir lielāks atbalsts no ekosistēmas, no valsts un tā tālāk. Nē, es to, pieņemsim, mums nav resursi. Tas nenozīmē to, ka mums jāatrunājās. Jā. Un es vēlos izaicināt tos pašus jaunuzņēmējus šeit un investorus motivēt viņus un varbūt šādi arī skarbāk pateikt viņiem, neatrunājies, parādi. Vai tas varētu, es apzinos, ka tas nav gluži tavs jautājums, varbūt tiešā veidā, bet varbūt tu esi novērojis, varbūt tas ir saistīts arī ar kaut kādu, tas, ka mums zinātne Latvijā, strādā uz entuziasma un bieži vien tas finansējums buksē daudz dažādās jomās, jo mēs esam Eurostat visādās statistikās un tā tālāk, praktiski pēdējā vai viena no pēdējām valstīm pēc investīcijām research and development un tā tālāk un tieši universitātēs. Varbūt tur ir kaut kāda tā lieta, jo liekas, ka vismaz daļai no šiem uzņēmējiem jau būtu jānāk no tās izglītības vides, jo viņi tad mācās un viņi redz, ka es mācos pa kardiologu un ir kaut kāds iztrūkums, tur, piemēram, sirds aritmiju varētu detektēt 5 reizes ātrāk, ja mēs izmantotu tādu vai tādu risinājumu. Jā un nē, jo jāpiekrīt, no vienas puses, protams, zinātnēji varētu vairāk finansējums vienmēr, bet te es atkal gribētu argumentēt, bet kaut kāds jau finansējums ir, un tie rezultāti joprojām nav. Un te atkal ir jautājums, kāpēc. Un varbūt es mazliet no savas skatījuma, par cik atkal es neesmu bijis akadēmiskajā vidē tik ļoti iesaistīts. Un līdz ar to tas, kas man vienmēr ir, uzņēmējs nenozīmē, ka viņam zinātnieks viņš būs. Un uzņēmējiem vienkārši, ja tu vēlies kā uzņēmējs būt, tad tavs uzdevums ir, jāizdara lietas, jārada tās lietas, kaut kā pašam, aiztaisa durvis ciet, jālec pa logu iekšā, aiztaisa logu ciet, jālien, pa jumtu, kas saka iekšā. Bet tev jau ir jāzina, kur ir tā problēma, ja tu neesi, piemēram, šajā vidē, tad, ja vien tu pats neesi saskāries, jo pa laikam gadās dzirdēt, ka cilvēki izstrādā risinājumus, tāpēc, ka viņi vai viņu ģimene ir saskārušies ar kaut kādu problēmu, un tad viņi izdomā foršu veidu, kā to risināt, un vēl pamanās uztaisīt foršu uzņēmumu, foršu nopelnīt, un visi ir laimīgi. Bet ja tu esi, pilnīgi no cits vidas, piemēram, mēs ar Monika varbūt pat drusku tuvāk, bet, piemēram, es par veselības sektoru neko daudz nezinu, varbūt par laimi man nav sanācis tā saskarties, bet man būtu grūti izdomāt, kā tad kaut ko atrisināt šobrīd. Un tas ir tas $1 miljonu jautājums, kāpēc attiecīgi uzņēmējs uzņemās risku un attiecīgi, ja izdosies, tad būs arī lielais tas rezultāts. Ļoti vienkārši tādā ziņā par to, jo tāpēc arī investori investē, tāpēc ir tā lielā atdeve, tā spēle strādā, kad, ja tev pašam nav bijis pieredze, bet tev ir tā deksme, pierādi, meklē, jāatrod. Šis ir arī būtisks punkts, jo es esmu RTU strādājusi tieši ar jaunu uzņēmumiem, un cik es zinu, gan komercializācijas reaktors, gan LIA, gan tas pats RTU liek fokusu uz to, ka savienot zinātniekus no vienas puses ar uzņēmējiem no otras puses. Un ir daudz šie akceleratori, kur viņi abi ir jāsavieno kaut kā, un tad jautājums, vai tā sinerģija tur izveidojas vai nē, jo
tas tā ir, diemžēl, ka, ja tu esi zinātnieks, vai cik es redzu, bieži arī mediķis, tad tu esi iekšā tajā caur un caur, un vai nu tev nav tas saucamais uzņēmēja gēns, vai tu neredzi to pasauli tā, vai tā uzdrīkstēšanās tur nav. Un tas, ko es tajā savā pieredzē novēroju, ir, ka tie zinātnieki, viņi negrib iet ārā no tās laboratorijas, un pat šādā sadarbībā ar to otru uzņēmēju vilcēju spēku, tas ir ļoti izaicinoši, un tā ir tā kā reāla problēma. Tu kļūsti par zinātnieku, jo tu gribi būt laboratorijā. Jā, lai tā liek mierā. Tieši tā, un kāpēc jūs man tur uzspiežat, kā saka, tur iet ar klientiem, runāt, meklēt naudu, vēl kaut ko. Un tieši tā, katrs cilvēks ir radīts, kā saka, tā teikt, priekš sevis un dara lietas, ko viņš pats vēlās. Un uzņēmējiem savukārt, ja tu vēlies būt uzņēmējs, tad piedošana, bet tev nāksies meklēt gan naudu, gan klientus, visu pārējo. Iemācīties arī, kas ar zinātniekiem runāt un saprast, kurā brīdī, kā saka, klausīt ārstus un kurā brīdī neklausīt. Tā, te viens svarīgs piebildu uzreiz. Es nevienam nesaku, kā saka, taisīt vaļējo sirds, kā saka, operācija, kā saka, uz pašgali, ja? Tā teikt, bet ir robežas, tā teikt, kur attiecīgi viedoklis, tā teikt, ir piemērots, un ir viedoklis, kur tomēr, kā saka, var arī mazliet tā kā piekoriģēt viņu. Bet arī mediķu aprindās, manuprāt, kamēr tu esi caur un caur mediķis, līdzīgi kā žurnālistiem. Kamēr tu esi žurnālists, jā, tu esi mūsu brālībā. Tiklīdz tu pārēji uz mārketingu vai uz uzņēmējdarbību, tā, tu jau esi, uz tevi sāk skatīties nedaudz šķībi. Un manuprāt, arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc, lai gan tas šķistu loģiski, ka jaunie ārsti varētu kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem, bet tas īsti nenotiek. Tā īsti nenotiek. Un, jā, bet ārsts mums jau arī vajag, ja visi tagad tieši tā sāks taisīt savus risinājumus, tad kurš mūs ārstēs? Mēs ļoti daudz, tā tēma ir plaša, tas ir skaidrs, man patika, kā tu iezīmēji pa tiem līmeņiem atkarībā no tā, kādi ir klienti, bet tomēr, ja cilvēks klausās arī kā es esmu jaunais investors, man interesē kaut kādi potenciālie virzieni, kas tur tuvāko 3-5 gadu laikā varētu izšaut. Protams, mēs varam tikai spekulēt par šo, un tas nav finanšu padoms, rekomendācija, pasarg Dievs, bet ja mums ir konkretizē, varbūt kaut kas, ko tu pats redzi, lasi, esi sajūtis, kas tā kā vienkārši konkrēti nosaucot, kur tā zelta ādere varētu būt. Ja mēs runājam, tā teikt, virziens, noteikti tās ir digitālās terapijas, tās ir tās aplikācijas, kas iet kombinācijā ar farmāciju. Tās ir ar jebkuru lielāko diagnozi, piemēram, neirodeģeneratīvās slimības, kas, piemēram, tas pats Alzheimers, un kur ir daudz tiek lietotas zāles, bet nav, tā teikt, grūtāk redzēt tos rezultātus, vai palīdz vai ne, un kuri no augšas savukārt, ņemot vērā to tendenci, kad, tā teikt, slimības prevalence paliek vairāk, balstoties uz tā, rodās tā teikt, spiediens uz farmācijas uzņēmumiem, meklējiet digitālus risinājumus, kā attiecīgi jūs varat parādīt efektivitāti, kā uzlabot, nevis tikai izgudrot jaunas zāles, bet attiecīgi pierādīt to, kā jūs atkal visurs uz, tā teikt, uz dzīves stilu maiņu un visām pārējām lietām, tas pats diabēts atkal, jā. Visi šīs kroniskās kaitas un dzīves stila kaitas, tas būtu noteikti lielākais virziens, tā teikt, mēs, diemžēl, neesam, tā teikt, kustīgākie. Un ir vairāk kārt pierādīts, ja sabiedrības labklājība iet uz augšu, tad pieaug arī kroniskās kaitas. Līdz ar to kardioloģiskās slimības, atkal, diemžēl, viss tas, ko mediķi visu laiku sāsta mums, tas arī uz to piepildās. Un no investoru puses, kaut kā viņas būs jāmonitorē. Un varbūt šobrīd liekas, bet šobrīd visas slimības tā teikt ir vecai paudzei, un neviens tur varbūt daudz nemāk lietot tur aplikācijas un tā tālāk. Jā, bet mēs paši neesam nemaz tik tālu, diemžēl, tā teikt, bet un līdz ar to, tā kā mēs pēc 20, 30 gadiem sasniegsim to līmeni, mēs lietosim gan tās aplikācijas, mums būs pēc citas sajūtas, jā, un tur arī būs tā nauda, tā teikt. Vienīgais, kā visiem investoriem jāsaka to, ka, ja meklē tos 3-5 gadus to ātro atdevi, pilnīgi godīgi uzreiz saku, medicīna varētu būt neīstais, tā teikt, virziens jums, jā. Jo medicīna ir ilgtermiņa, un atdeve, tā teikt, var būt ļoti liela, bet viņi nāksies ļoti ilgi gaidīt, tā teikt. Ir jānodala, vai jūs esat tas saucamais ilgtermiņa investors, vai jūs esat tas saucamais traderis, jā.
kas tur, mums iznāk, nezinu, tur treidojam, tur Pfizeri, tur Johnsonu, vēl kaut ko. Nu, nē, tās uzreiz var pateikt, tā nauda nenopelnīs noteikti. Tad arī pieskaroties jau šim tirdzniecībai, pirkšanai, pārdošanai. Daudzi no šiem jaunu uzņēmumiem agrāk vai vēlāk dodas uz biržu un startē ar saviem IPO. Kas ir varbūt tās lietas, ko tu, protams, tas vidējais parastais investors nav nedz riska kapitālists, nedz arī tāds banku eksperts, kurš tā dziļi var izanalizēt šīs tēmas, bet kas ir tās lietas, ko tu varbūt iesaki pāanalizēt? Ja, piemēram, cilvēks dzird, ir foršs IPO kādam foršam tehnoloģiju uzņēmumam, kas ir tie atslēgu punkti, uz ko paskatīties? Jā, pēc būtības ļoti labi tas, ka kad taisīs IPO, tad uzreiz būs tas saucamais prospekts, un to noteikti, tas, ko es ieteiktu papildus, tā teikt, tiem, ko es tūlīt minēšu, var parunāties ar mūsu labo draudziņu Jāju. Bet, ja nosacījumi, ka jūs mazliet tās instrukcijas viņam iedod, ka viņš ir tomēr finanšu speciālists, tā mazliet. Tas ir viens. Bet otrs, ko var meklēt, fundamentālas lietas, kas ir numur viens jāskatās, ir tie paši ieņēmumi. Biznes ir biznes. Ieņēmums ir vai nav? Un tiešām jāmeklē tie atslēgas vārdi, potenciālie ieņēmumi un tā tālāk, un tos visus, tā teikt, vilkt ar dzeltenu oranžu zīmi. Potenciāls ir manā skatījumā vienmēr ir tuvu nulē. Tā teikt, it sevišķi mēs runājam IPO līmenī. Tādā stadijā vairs par potenciālu, kā saka, labāk. Jā, var runāt, bet konkrētā kontekstā. Ja mēs runājam potenciāli pie uzņēmuma vērtības, tā kā tiek novērtēts tādā IPO, tas jau ir, tā teikt, smuks oranžais. Tā teikt, nezinu, karodziņš. Otra lieta noteikti skatīties līdzīgi kā riska kapitāls skatās uz komandu. Un attiecīgi šī gadījumā vai dibinātāji ir. Ļoti svarīgs indikators ir jāsaprot to, ka tas IPO ir savā ziņā, tā teikt, ballīte ir sasniegusi konkrētu līmeni. Un tad, attiecīgi, pirmie viesi, tā teikt, sāk pārdot savus biļetes ar mazliet tā kā markupu. Un tad ir jautājums konkrēti, vai tāpēc, ka ballīte ir palikusi švakāka, vai attiecīgi ballīte, kā saka, ir pietiekami ilgi, tā ballītē bijuši un ballīte būs labāka. Un tas ir jums kā investoram jāizvērtē. Lūk, un jāskatās, ja, piemēram, dibinātājs sāk samazināt savas pozīcijas vai otrādāk, ja viņi, piemēram, tieši vairāk grib nopirkt. Tas ir labs signāls, tieši zaļš. Ja savukārt viņi sāk samazināt, piemēram, savas pozīcijas, tas atkal ir sarkans, bet varbūt tāds dzeltens oranžs. Ja? Kas atkal liek uzdotos jautājumus, ko viņi zina, ko mēs nezinām. Jo atkal no privātā sektora mēs esam tādā savā ziņā pateicīgākā, vairāk stāvokļa, ka mēs varam redzēt tos datus, piemēram, tiešām redzēt tās prezentācijas, redzēt tos finanšu datus. Publiskās kompānijas, diemžēl, jūs kā mazais investors šī gadījumā, jūs vienīgais, ko redzēsiet, ceturkšņu atskaites, redzēsiet attiecīgi ziņas, ja varat piedalīties, attiecīgi klausīties tās akcionāru sapulces, un tas palielam arī viss. Jā, līdz ar to nekāda lemtspēja, kaut kāda ietekmēšana būs ļoti minimāla. Jā. Līdz ar to numur viens tātad mums ieņēmumi, numur divi komanda. Un, ja trešo lietu, ko vajadzētu sakot, tā kā jāskatās tiešām tādā prospektā, ideāli, ja ir izdalīts, kāda ir klientu sadale. Proti, vai ir koncentrācija, piemēram, nezinu, tur divi klienti nodrošina, 80-70% kā saka, ieņēmumu. Tas atkal ir tāds oranžs, ja ne pat tuvu sarkanam. Jā. Protams, es gribētu ticēt, ka tāda IPO nebūtu, jā, bet visādi brīnumi redzējuši. Kā saka, un tad līdz ar to skatīties to klientu koncentrāciju gan skaita ziņā, gan valsts ziņā. Varbūt ir arī, kad, piemēram, tās ir konkrētas, nezinu, slimnīcas vai vēl kaut kas. Un saprast, ja kaut kas mainās, vai no regulējuma, vai vēl kaut kas, ka vienā brīdī tā ballīte var beigties. Ja? Un atkal, gan publiskajā sektorā, gan publiskajā kotētajās biržās kompānijas, gan arī privātās kompānijas esmu redzējis tieši to, ka viena valsts uzsāka medicīnas reformu un attiecīgi uzņēmumu, tā teikt, ieņēmumu ļoti ātri, par cik bija 70-60%, kā saka, tieši atkarībā no vienas valsts.
būtiski 10–11%, ja pat vairāk uzreiz momentāli sāk kristies. Un tas jau, atkal mēs runājam par publisko kompāniju, tās ir diezgan liels bēdas investoram. Jā, un turpinot šo kopumā un mazliet arī atkal atgriežoties pie tavas lomu maiņas, pirms kādiem 5–6 gadiem procentu likmes un vispār nauda bija pieejama globāli. Tā bija tas saucamais lētās naudas periods. Mēs arī redzējām to Baltijā. Tur 20. 21. gadā arī bija ļoti daudz gan IPO, gan arī startupos tika ieguldīta nauda. Un bieži vien tur pie lielas naudas cilvēki tikai ar ideju, bez jebkāda prototipa. Un tad bija arī daudz apdedzināšanās periodi. Un tagad ar procentu likmēm, enerģētikas sadārdzinājumu, visu pārējo, daudzi eksperti saka, ka lētās naudas periods ir beidzies un ka tuvākajos 5 vai cik gados mēs īsti vairs neredzēsim to, ka tā nauda tā brīvi plūst pa labi, pa kreisi, jo visiem viņi ir bezmaz vai tik daudz, ka viņu vienkārši kaut kur atdos jebkuram cilvēkam ar skaistu ideju un skaistām acīm. Taču tu pārēj no investoru puses, kur it kā šķietami drošāk varētu būt dzīvoties, uz startup vidi. Tu tomēr gribi kaut ko taisīt, gribi kaut ko jaunradīt un cīnīties par šo naudu. Kāpēc un kādas ir tās tavas prognozes par šo pasauli? Prognozes, protams, jau ja esmu tā kā atkal uzņēmēju pusē, tad jāsaka uzreiz dzīves skaits sāk likties tā teikt rožaināk un skaistāk un, kā saka, viss būs pozitīvi, ja? Bet pilnīgi nopietni, kāpēc attiecīgi es pārgāju atpakaļ, tāpēc, ka es ļoti labi sapratu to, ka kas man padodās pa šiem 10 gadiem, un esmu cilvēks, kas ir radīts, tā teikt, būvēšanai, un radīts, tā teikt, būt iekšā tanī visā. Motoru istabā un attiecīgi tur ķimerēties, tur kopā ar klientiem strādāt un vispārējo. Investoru darbs ir ļoti interesants, ļoti intelektuāli interesants, ja, un viņš ļoti vērtīgs. Un es būšu vienmēr pateicīgs, tā teikt, ko man kolēģi tā teikt deva šīs gados. Jo es vienmēr saku, ka es biju tik slikts uzņēmējs, tā teikt, pirmajā reizē, kad attiecīgi pat labajos gados, kad visi dabūja naudu, es nevarēju, Kaspritam dabūt to lielo naudu. Tā kā attiecīgi man ir ko, tēmēt. Bet atkal pilnīgi nopietni sanāk tā, ka gribētos ticēt, ka tās iespējas vienkārši šobrīd tik unikālas, ar to pašu mākslīgo intelektu. Savā ziņā tas, ko es daru, man ļoti patīk čatot ar mākslīgo intelektu par vēsturi. Un viņš meklē rakstus, ziņas, tā teikt, no 80. gadiem, no agrīniem 2000. gadiem, kur visādām datubāzēm līdz cauri. Un kā tanī laikā bija, kad parādījās pirmie personālie datori, kā bija tad, kad parādījās pirmais internets un vispārējais. Un redzēt tās līdzības, protams, citā ātrumā, citu kontekstu un vispārējo, bet tas, ko mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs šobrīd dzīvojam ļoti interesantos, turbulentos, bet ļoti interesantos laikos. Un ja tu, vai šī gadījumā, kā es esmu radīts, esmu pārliecība, ka kaut ko ir jādara. Un esmu radīts tam, lai būvētu un palīdzētu klientiem. Un radīt interesantas lietas, ja ne pelnīt naudu, tas vienkārši, lai interesanti būtu, tad attiecīgi, kad vēl, ja ne tagad. Okay. Cik daudz no visām šīm zināšanām un informācijas tu lietā pats savā portfelī? Tagad droši vien viss kapitāls aizies tavā uzņēmumā, bet kamēr tev vēl ir portfels, kā tas izskatās un cik daudz veselības nozars ir tajā? Jāsaka godīgi, tā teikt, veselības nozara ir ļoti minimāla. Un šī iemesla dēļ, kad jāsaka, es zinu ļoti daudz. Un jāsaka to, ka ja mēs runājam vairāk par privāto portfeli, esmu vissliktākais piemērs. Un uzreiz saku, neviens nedariet tā, kā es kategoriski aizliegts. Jo mans riska profils, ņemot vērā, ka esmu bijis uzņēmējs, riska kapitāls un tagad atkal uzņēmējs. Tā teikt, riska profils man liekas, ka ja ir tā teikt, mīnus, 50%, tad es saku, standarta otrdiena, tā teikt. Tas nav nekas traks. Ja? Un līdz ar to
tā teikt, medicīna, par cik tas mērķis vairāk ir tā teikt, kapitāla akumulācija, nevis attiecīgi prezervācija, tā teikt, uzglabāšana faktiski. Tad līdz ar to mans vairāk ir tā teikt agresīvāks. Manējais portfels ir stipri agresīvāks uz to, ka es apzinos tieši tā. Kā uzreiz var konkrēti pateikt. Mans portfels sastāv no lielākoties no kripto. Aha. Un attiecīgi, jā, un varu pilnīgi godīgi sakot, jā, viņš ir skaistos mīnusos. Jūs varat tagad. Bet tieši otrādāk tas, ko arī esmu iemācījies par šitiem gadiem, ir tas, ka mīnus tas pat ir forši. Jo attiecīgi ir lielāks klusums. Un numur 2 ir vieglāk, kā saka, forši pētīt lietas. Un tad, kad atkal klusums var pētīt, tur ļoti labi var redzēt. Attiecīgi, kas patiesībā fundamentāli notiek, kas ar konkrētajām nozarēm, vai konkrēto uzņēmumu, vai konkrēto projektu. Un tad vienā brīdī tu saki, ok, vai attiecīgi dati ir, kā saka, pilnīgi fiktīvi, vai attiecīgi tiešām visi vienkārši ir panikojuši. Un ir laiks, tā teikt, uz trakajām dienām. Bet ko kripto tavā gadījumā nozīmē tā kā īstais jēlais kripto tavā kripto maciņā, vai arī pastarpināti, kā tu minēji, kaut kādi uzņēmumi, kas attīsta kaut ko uz blokķēdes un tā tālāk? Manā gadījumā man ir viens liels, tā teikt, favorīts, kas saucās Solana. Un viņa ir un viņa būs. Un tas, kāpēc, vienkārši, kā es savulaik pirms centiem gadiem, kad es viņiem uzskrēju virsū, arī, kā saka, investoram daudz ko darīt, var daudz ko pētīt, bija ļoti interesanti paskatīties uz to, kad, kā, ja piemēram, mēs vērtējam platformas, ja, kas ir Solana, kā viņi strādā, ka viņi kā blokķēde, kur attiecīgi kuras tiek būvēts, un ja tur visas lietas notiek un tā tālāk. Un viņai bija tajā laikā ļoti arī liels kritums. Un tas, ko interesē pēc pateikt, labi, paskatīsimies, kādu projektu tiek būvēt. Vai cilvēki joprojām tu būvē kaut ko, vai kaut kādu dzīvības pazīmes, saksim to tā, ja, medicīnisko terminos. Un attiecīgi, un cilvēki būvēja, un lietas notika vairāk. Un salīdzinot par to, ka tur cena bija, nezinu, tur 90% augstāk, kā saka, tā līkne gāja uz augstāk, kad cilvēki lietoja vairāk, projekti būvētu, vēl kaut kas. Tur sadarbības ar, institucionāliem kaut kādiem partneriem sāk parādīties un tā tālāk. Un vienā brīdī jautājums, pieņemsim, kad attiecīgi, esmu pat 90%, kā saka, kļūdīšos, vai pat 50% kļūdīšos. Tā iespēja, kā saka, atdeve var būt pietiekami liela. Jā. Un pieņemot to, ka 9 no 10 reizēm tu kļūdīsies, bet arī 10. reizē tu nopelnīsi to un vēl vairāk. Jā. Un līdz ar to manā gadījumā tas skatījums bija tā, ka tas risks varētu tā teikt atmaksāties, bet tas, ko es uzreiz atkal gribu svarīgi uzsvērt, tas esmu es. Un tas riska profils arī man labākie draugi, mums tāda skaista čatu grupa, un mēs ļoti varam redzēt, tā teikt, arī skaisti, tā teikt, riska profilu, kur ir ārsts, kurš ir parādzīmēm, tur attiecīgi ETF-iem, tā teikt, viss pareizi. Tad ir, tā teikt, kā saka, tehnoloģija, kā saka, cilvēks, kurš vairāk tā kā tur stoki parādās, nezinu, tur akcijas, tur vēl kaut kas, un maz drusciņi varbūt kripto, un tad esmu, kā saka, es tur, kā saka, dulīts, tā teikt, jā, tā kā tādā mazā grupiņā arī var redzēt to riska spektru, jā, un šī gadījumā es visiem uzreiz vienkārši gribās ieteikt, ja tiešām izvērtēt to riska profilu, kā jau jebkurš, kā saka, finanšu eksperts vienmēr teikt, izvērtēt riska profilu un pieņemiet to, ka tā naudiņa pazaudēta. Un, attiecīgi, kad viss vairāk viņas nav, jo tad, kad būs tie kritieni, 60, 70, 90%, tad, ja attiecīgi nebūs tam gatavi, tad būs ļoti sāpīgi. Bet kāda, starp citu, ir tava stratēģija? Tu regulāri papildini to portfeli? Regulāri? Jā, tas ir tā, ka ir konkrēta summiņa, ko katru mēnesi tiešām tie būtu. Un atkal cilvēki varbūt iedomājas, ka tās ir milzīgas summas. Nē, tie var būt, tur $10, €20, 30, vienalga, kas mums ir. Vienkārši iedomājamies, nepaņemsim 2 latus, tā teikt, un nopilksim, vienu mazo, kā saka, čiņķēziņu vai vēl kaut ko, jā, vai vienu akciju kaut kādu, jā, un atkal tas var būt kripto, tās var būt akcijas, tā var būt ETF, vienalga, jā. Vienkārši, kā jau atkal visi gudrie saka, tā teikt, svarīgākais tas konsistencijas angliski izsakoties, proti tas, ka
ilgtermiņā un visu laiku kaut ko darīt. Ja? Un ir liekas, jā, tas ir nekas, bet pēc tā 1, 2, 3, 5 gadiem, tad jau kaut kas parādīsies. Konsekvence ir, man liekas, otrs biežāk pieminētais vārds aiz mākslīgā intelekta šajā raidījumā. Konsekvence, un tas patiesībā kaut kādā ziņā arī saskana ar to, ko tu sāki runājot par investīcijām medicīnas tehnoloģiju sektorā, ka tas ir ilgtermiņa process, tu neieguldi uz nedēļu vai mēneša, tas ir laiks, tu ieguldi naudu, tu domā, un tad tu iegūsti tos augļus, nevis kaut ko steidzies, fiksi pagrābt kaut kā tā. Tieši tā, un atkal, man tas varbūt jāievērā kripto, citam tas varētu būt tieši medicīnas tehnoloģijas, un atkal medicīnas tehnoloģijas, kā mēs runājam, tas var būt tiešām farmācija, biotehnoloģijas, health-techi, tradicionālajie medtechi, tad mums ir tās pašas klīnikas, kas tiek kotētas pasaulē, jā, un viss pārējais var arī iet tuvāk, kā saka, vecajiem manam darbiņiem, tā teikt, riska kapitālam, eņģeļu investīcijiem, kur arī jau tuvākā biotehs, kā saka, reiz 10. Kam ir resursi? Kam ir resursi, protams, noteikti, jo tā ir atkal tiešām tas riska profils ir ļoti, kā saka, un tā teikt, dažāds. Un svarīgākais vienkārši cilvēkiem un investoriem ir spēt saprast, ar ko paši jūtās komfortabli un uz ko viņi, tā teikt, kur viņiem varbūt tā interese arī ir, kaut vai paeksperimentēt, jā. Jo vienmēr var gudri lasīt, un tad ir, kā saka, viena lieta, un tās mācības, un tad ir, kad ir, nezinu, kaut tas pirmais eiro nolikts. Un tad tā deksme, tā teikt, skatīties un tā teikt, mācīties ir pilnīgi savādāk. Ja? Un varbūt tiešām arī, nezinu, tie paši mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumi, kas tiek kotēti jau biržās, vai tie paši ETF, vienkārši paeksperimentēt, pastīties, pasakot, ja liekas par lēnu, var paiet tālāk uz to riska profilu, tā teikt, uz mazliet agresīvāk, uz vēl agresīvāk, un vienā brīdī apdedzināsieties, visi tā arī es, un tad attiecīgi dabū pa pirkstiem un saprot, kā saka, nelikt elektrības, kā saka, nelīst pie elektrības un visu pārējo. Tas ir process. Jā, labi. Tad ar šo novēlējumu nelīst pie elektrības, bet, ja ļoti gribas, tad varbūt vajag arī līst pie elektrības. Atkarībā, cik liela tolerance. Cik liela riska tolerance. Teiksim, paldies Sigvardam, paldies, ka atnāc, paldies Monikai, paldies skatītājiem. Cerams, ka jums bija interesanti un jūs pilnīgi noteikti kaut ko varējāt no šī paņemt, ja jūs vēlaties ieguldīt. Un, ja jūs vēlaties meklēt mūsu raidījumus, atgādinu, ka esam visās sociālo mediju platformās, YouTube un Spotify pilnā garumā mūs var atrast. Un, protams, ja gribas kaut ko mums ar Moniku uzrakstīt, var ar mums sazināties uz e-pastu nākotneskapitāls@delfi.lv. Paldies! Visu labu!